Draus, kročs stāries. Normēns vēl viens čeks tur. Kročs divi tā ēlandēs atdzerās. Kas? Jā, kaut kāds kašķis sanāk ar kādiem vietiem. Jo viņam zin kā, viņam vieta tas, ka... Kročs čeki tur sāk rūpīt pilnīgi gal vafelē. Nu tā, ka vispār nestāv uz kārtiem. Kročs izsaucamenti atbrauc ekipāža. Kročs tie vietējie tiem bērniem pazīstami. Kročs tie menti vienkārši tos vietējos aizdien projām. Kročs tos abas divas sākas drāst par visu pēc kārtas. Viņš ir Normēns, ko tad nes, jau mazais bērns paņem šaši. Mentam pa kēku. Viņš ir džekus saķēdē, iemet mašīnā. Viņš tas otrs džeks, tu pa kaut ko tur vēl spēr pa durvīm no iekšas. Atteisis pa kājām ar steku iepišu. Nē, Labi, viss, pofid, nomierināts, viss kārtībā. Tas džeks lakrus spēlē. Tad viņus iebāšķi kaut kā menteni, mašīna aizved uz menteni un galvenais nevienam nepasaka, uz kurien viņus aizved. Taču varēja stāst, es zvanu visu nakti, nav, what the fuck, kur ir? Nākamajā rītā zvanu, kroči menti pacēs. Nu, tur, ķipā, tajā, kas Latgales priekšpilsētas, kas teikā, tas aiz kojām. Ciecīgs kročas turien neizvesti. Labi, viss normāls, tad 11 no rīta aizbrauc viņiem pakaļ, ķipa aizbrauc. Bet dabūja ārā tikai to otru džeku. Normēns kroča guļ kamerā. Visu brīdi vienkārši noklājis tādu kā paklāju. Labi, es to džeku, tā kad izvāk galvenais, ka džekam trijos, pa Jelgavā lakros spēle. Lakros? Jā, Lakros? Lakros? Latvijā arī spēle. Jā, nu viņš Valmieras tīm. Nu tā tur kanādiešu spēle, kur tur sieti. To, ko šitajā pīrāgā. Jā, amerikāņu pīrāgās Stiflers spēlēja ar šito sietiņu? Jā. Nu ar taurīm ķeramo bumbiņu un to jāņemt vārtos. Ir tāda kanādiešu sporta. Nu, kroči variants tāds, kroči to džeku izvelku ārā. Šis džekam visas acis sarakana. Tas tā nevar saprast, nu nafig, kas pa ir. Es pat tagad eju pie tiem mentiem, nu jautāju, kas te naktī nocis, kāpēc viens guļ vēl joprojām jau cik stundas. Otram faces viss sarakans acis. Viņš menti stāst. Viņi ielikti katrs savā kamerā. Pirmkārtām viņi runā savā starpā. Vienkārši, cik pāli runā, tauro vienkārši. Normēns visu laiku vemī, vienkārši nocstupā. Visa kamera saka tā kā ar paklāju izkalātu. Es čūtu rastam metam, kas viņam ar seju? Jūs pajautājiet viņiem, kā sātans jāizdzen reāli. Es tā domāju, what the fuck, kas po Kročs situācija sekojoši pusi 4 naktī. Džeks dauza vienkārši pie durvīm, kroči mens attaisa lodziņu. Tas džeks pēkšņi atlic vienkārši atpakaļ, pacēš tā roku. Ej prom, sātans, ej prom, nenāc man klāt. Ķipa tas džeks kamerā tam mentam. Kroči, tu esi sātans, netuvojies, man mens pipareni iepūša vienreiz iekšā. Tas džeks jūtāts, viņam grupi sāk rādīties. Un šipa tāds saka, jā, atceros, kaut ko pūta virsū. Tas mens tāds saka, tur tā, es lasu to mentu protokolu, visu tā. Jaunietis pārlietojas ar alkoholu, cik tur viņam kaut kāds 3,7 promils. Džeks jau tur bez mazajus. Standartiem tādu cilvēku. Jā, mieris jau. Tas mens stāst, džeks vienkārši stāv pie tām durvīm, skatās vienkārši tam mentam acīs un bļauj. Sātans! Sarkanām acīm sātans! Sāk skriet un daudzās pie restēm, ķipa pie loga. Laidiet mani ārā, tūlīt mani dēmons apsēdīs. Tas džeks atvēris kameru, piespieduši pie zemes, sapūtuši pipari un iedoši miedru zāles. Vienkārši džeks vispār nevaldāms palicis. Viņš izrūpījies no rīta pamostās, tāds neko nesaprot. Vispār pilnīgā vafelē vēl tāds iziet no kameras tāds. Kas notiek? Pilnīgāk amnēzija džekam. Dīvaini, ka pūti piparē. Nē, bet... Tā atceries, ka manī bija sātans iemiesies, vienkārši klizmu tikām galā. Nē, bet zini, kas bija pats rēcīgākais? Tas, ka Normēns, es viņu savācu 11 no rīta to džeku reāli. Normēns ir pamodies 11:30 un līdz 3 pēcpusdienā sēdējis kamerā uz soliņa, šitā sarāvies un gaidīs, ka viņu laidīs ārā.
Nē, lai piedauzītu pie durvīm izlaižam, bet sēž uz soliņa un gaida reāli. What the fuck? Tik krūti bija, ka mēs mentāli piesvētījām. Kaut kāds pirmais weekends, ko mēs mēģināt dzērām. Normāls, es sazinu, iegāzās izjauca bungas. Salauz viss tur bungas, statīvs nokrīt. Es eju gulēt. Labākais, ka zin kā mēs aizgājām, mēs viņu atstājām. Toreiz. Un viņš bija, kaut kāds stāstīja, viņš man zin kā, viņš tur guļ pamostās, viss nāvē, tumšs, vienkārši elpa pilnīgākā. Viņš viņam ritīgo čurāt, viņš pielicis kājās no galva durvīs iekšā. Viņš saka, no tā izsaka, durvīs iesvēs, tu vairs nesaprot, kur tu esi. Viņš stāv, tu saka, čurāt, gribas nereāli, tā gaismi ieslēgt, nerubī, vēl pāli, un zin kā, viņš tur viņa cilvēks noņēmies, pēc tam mēģina. Nē, viņš bija atrads, laikam tolet, viņš bija izgulējies vēl mēģinē pēc tam. Jā. Nē, normāls, tas jau regulāri, bļēt. Vispār jāsāk taisīt pie guli tādu mēģinē, ka mēs visu grupu savācam, mēs piedzeramies un vienkārši guļam mēģinē. Vaļīgs ir regulārs. Kurš tad nav? Es īstenībā brīnos vēl, ka neviens pa pālim nav to musaru mums piečurājis reāli. Viskasti? Kā neviens nav? Es gribēju teikt, jā, es varu par to brīnos. Nē, tiešām reāli tāda liels mais, jā, tur neviens nav piečurājis. Šoks. Tagad drīkst droši slēgt ārā.